Tad mēs turpinām interviju ar Baibu Rozentālu pēc viņas lūguma. Kā mēs sākam? Jā, mēs sākam. Mēs esam Kā ir viss kārtībā? Ir labi, jā. Ir labi. Labvakar vēlreiz Latvija. Tad jūs tā pusstundu grimēji, taču ir jābūt visam. Jā, labi. Es taču jūsu mazos noslēpumus arī Jums ir zinām mani mazie noslēpumi? Nu. Mēs esam tieši šajā laikā. Jūs lūdzāt mums ļaut, kā jums vairāk izstāstīt par jūsu politisko nākotnes vīziju. Tad man ir divi tādi ļoti nopietni jautājumi. Tad kā tas ir strādāt kopā ar Nilu Ušakovu, kurš šobrīd ir ļoti pretrunīgi vērtēta personība? Redziet, šobrīd es Nilam patiesībā esmu ne tikai kā partijas biedre, kā kolēģis ar varbūt iespējams lielāku pieredzi. Faktiski es esmu arī zināmā mērā stila konsultante. Nu, tas ir tā, vai ne? Tieši kādā ziņā? Tieši vizuālajā, jo, redziet, viņš bija Maskavā un tagad Amerikā, un daudz to Ameriku nav apmierināti. Kāds tad viņš tur aizbrauca džinsās un tēkleklā, vai ne? Viņš jau man neko neprasīja. Jūs viņu konsultējat? Nu, jā. Jūs rokrakstu vienkārši nevar tur ieraudzīt viņā? Nu, paskatieties uz manu rokrakstu un paskatieties uz Nilu. Nu, taču atrodi 10 atšķirības. Labi, viens jautājums par šo kutelīgo tēmu, kas ir līgums... Kili! Es nebiju gatavs, tiešām. Man bija vairāk jāsagatavojās, tiešām, laikam, šai sarunai. Es domāju, ko var te tikai neatļauties tai televīzijā, ko tik jūs nevarat. Tad jautājums par šo nopietno tēmu. Līgums saskaņā ir ar Jedinaya Rossiya, kas ir Putina partija. Kā jums liekas? Dažs uzskata, ka tas ir ļoti viltīgi un labs gājiens, tāpēc, ka tas nodrošina Latvijai drošību no austrumiem. Cita kā saka, tas ir briesmīgi. Kā jūs to nokomentētu? Nu, redziet, ir tur tā situācija tāda duāla. Reizēm ir tādas galvas sāpes, bet reizēm arī cilvēki neaptver, ka arī... Sakiet, ko jūs gribat pateikt? Vienkārši redziet, katram cilvēkam dzīvē pienāk tāds brīdis, ka nākas atbildēt uz jautājumiem, eksistenciāliem jautājumiem, kas rodas paši no sevis. Ko jūs to gribētu pateikt? Vienkārši cilvēki grib saprast, kādu atbildi ir jāspēj izdzīvot un sadzīvot. Mēs jau neviens neesam viens. Pareizi, jūs taču piekritīsiet. Jūs taču arī neesat viens, vai ne? Tad spriežot pēc jūsu ādas krāsas, kaut kas jums ir vēl, jā. Nu? Tad jūs atbildējat uz šo jautājumu, vai jūs neatbildējat uz šo jautājumu? Es domāju, ka pietiekami izsmeļoši. Pats galvenais, ko man gribētos ieteikt, mīļie tautieši, lūdzu bez pārspīlējumiem. Esiet dabiski tādi, kā jūs esat, nav nepieciešams dzīvē pārspīlēt. Paldies, Rozentāls kundze, asketisma mācība stunda un ieteikums visai sabiedrībai. Turpinām raidījumu Valstī viss ir kārtībā. Piektdien, 20 pār 8 TV3.